šajā laboratorijas darbā numur 2 mēs jau rakstīsim kodu drusciņu smukāk. Tātad sākotnēji, un arī cilvēki, kas rakstīja kodu assemblerī, viņi tiešām bija spiesti meklēt, kurā adresītē atrodas kurš reģistrs, un tiešām bakstīt katru bitu, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Bet tā tas bija pirmajos datoros un pirmajos procesoros. Viss diezgan manuāli, bet ar laiku tika pilnveidotas programmēšanas valodas tādā veidā, ka visām šīm adresītēm varēja piešķirt smukus nosaukumus. Un, piemēram, ja es uzrakstu #define, un tad pierakstu tātad #define, teiksim, smooth high frequency per CLK enable 0, un tad pēc atstarpes zvaigznīte iekā vaļā uin32T, zvaigznīte un 0x400C 8044. Tad visa šī brīnuma vietā es varu vienkārši pierakstīt smooth, vārdu sakot šito te vārdiņu. Un viņš ar to #define, tas saucamais preprocessors, kurš iet cauri šiem te hashtag, jeb restīte un tad kaut kas, ar to restīte define, viņš atrod visas vietas, kur rakstīts smooth hfperclkn0, un tā vietā vienkārši copy-paste šo te adresi, šo te visu tekstu. Tātad ar #define mēs uztaisam tādu find and replace komandiņu, un tātad šī tekstiņa vietā viņš ieliks šo te neglīto adresi, bet savukārt, kad mēs programmējam, mēs varam izmantot daudz skaistāku nosaukumu. Tātad, piemēram, tajā smooth hfperclkn0 reģistrā mums ir iespēja ieslēgt ne tikai GPIO, bet mums tur bija iespēja ieslēgt arī citus takta signālus. Uzmetīsim aci. Ja mēs atradīsim tagad to zem Clock Management Unit reģistru ar nosaukumu High Frequency Peripheral Clock Enable 0, viņam ir tā neglīta adrese, bet viņā ir vēl citi biti, kurus var ieslēgt GPIO, piemēram. Bez GPIO mēs, piemēram, gribam lietot USART 0. Tad mēs varam, piemēram, uzrakstīt, lai viņš arī 0 bitu ieslēdz tur. Un tas jādara būtu sekojošā veidā. Tātad šito es nokopēju. Un tad, lai uzstādītu bitu, nenodzēšot iepriekš uzstādītos bitus, ir jāizmanto OR, respektīvi viņš ir vienāds ar, viņš pats, OR, un iekaviņās 1 pabīdīts par 0 pozīcijām. Šādā veidā es ieslēdzu to 0 bitu USART 0. Un ar to OR mēs vienkārši panākam, ka nevis tiek pārrakstīts tikai pirmais bitiņš uzsitots, bet iepriekš uzstādītais 13. bits arī nenodzēšas. Tātad ar OR palīdzību mēs uzstādām bitus, nenodzēšot iepriekš uzstādītus bitus. Un savukārt ar AND not mēs varam notīrīt bitus. Bet, to varbūt tagad vēl neapskatīsim. Un ir tāda laba lieta, ko es jums pateikšu priekšā, ka mums pašiem nav tagad viss šitais defines jātaisa. Labi čipu ražotāji to visu ir sarakstījuši mūsu vietā, piešķīruši gan adresītēm smukus nosaukums, gan arī bitiem smukus nosaukums. Piemēram, lai mums nav jāraksta 1 pabīdīts par 0, magic number, kur nākamais programmētājs nevar saprast, kas tur ir izdarīts, tad Silicon Labs, kā jau jebkurš labs ražotājs, ir uzrakstījuši jau bibliotēciņas, ar kuru palīdzību mēs skaistā veidā varam visus tos bitus uzstādīt un nodzēst, un kloka signāls ieslēgt un izslēgt. Un Silicon Labs gadījumā tas saucās mlib, un šobrīd mums neviena no tām bibliotēkām nav pievienota projektam, bet mēs pievienosim. Tātad, lai mēs varētu darbināt CMU, mums vienkārši jāpievieno bibliotēka ar nosaukumu EM CMU. Lai izmantotu GPIO, mums jāpievieno
biblioteka ar nosaukumu EM apakšvītra GPIO. Un kur mums tagad tās bibliotekas atrast sekojošā veidā. Uz tā EM apakšvītra system.c uzspiežam labo, aizējam uz Browse Files Here uz Windows datora, un re, kur mums ir visas viņu uzrakstītās EM bibliotekas. Te ir daudzas bibliotekas, kuras, piemēram, mūsu procim nemaz nav. Piemēram, mūsu procim nav kaut kāds kriotaimers. Jā, tas ir jaunākiem pročiem. Bet kaut kādas ir. Un, piemēram, mums te ir cmu em apakšīta cmu.c. Un tagad ļoti precīzi izpildiet to, ko es saku. Paņemiet to failu, drag and drop uz to mlib folderīti, atlaidiet vaļā, un šeit jāizvēlas link to files un create link locations relative to studio SDK lots. Ja? Tātad, ja jūs šo projektu atvērsiet uz cita datora un pielinkots ir relatīvi pret Simplicity Studio instalācijas direktoriju, tad tas strādās ir uz cita datora. Ja jūs izvēlēsieties, piemēram, project location, tad sanāks tā, kad viņš meklēs tur C, users, Andris, workspace un tā tālāk. Bet, ja jūs liekat studio SDK location, tad tas mlib failiņš tiek pielinkots relatīvi pret instalāciju un vajadzētu strādāt uz visiem datoriem. Un uzspiežat OK. Un re, kur jums viņš ir ar mazu tādu bultiņu, ka tas ir tā kā linkotais resurss. Un tagad mēs varam izmantot mcmu bibliotēku un pie vienas reizes tad pievienosim arī to GPIO bibliotēku. Tad em apakšķītra GPIO.c paņemam, drag and drop uz mlib, jāizvēlas link to files un katru reizi ir jāizvēlas studio SDK location. Viņš pēc noklusējuma neskapēc vienmēr met to project location. Mums vajag studio SDK location, nospiežam OK. Un tagad mums tas ir. Un tad, kad ilgāk pastrādā ar tām bibliotēkām, tad jau pielec, bet es jums tagad vienkārši pateikšu priekšā, jo jūs tur nezināt, kādi ir tie funkciju nosaukumi un ko viņas katra dara. Dažas iemācīsieties, pārējās jau varēsiet uzminēt. Tad visu veco kodu es dzēšu ārā, tādas bitu bakstīšanas neviens mūsdienās vairs nedara. Tikai tāpēc, ka ja katrs programmētājs tur bakstītu bitus reģistros, tad mēs ļoti, ļoti lēni progresētu, mēs vēl dzīvotu akmens laikmetā. Un tāpēc, ja mēs izmantojam bibliotēkas, tad viss rezultāts tiek iegūst daudz ātrāk. Un tā tad mums ir sekojušas funkcijas, lai ieslēgtu takt signālu kādai perifērijai. Tad pirmkārt mums ir projektā jāieliek hashtag include un jāpievieno em apakšrītra cmu.h. Tad mēs drag and dropojām cmu.c bibliotēku, kur viss ir kods, bet tas headerīts, kurā ir uzskaitītas funkcijas, tam cmu bibliotēkai tās atrodas H failā. Un tas mums jāpieraksta un jāpieraksta hashtag include un pēdiņās em apakšītra gpio.h. Tātad savā failā mēs iekļaujam H failus, bet īstenībā tas kods atrodas C failos. Un to mēs arī pēc tam vēl padarīsim. Un tātad, lai mēs varētu ieslēgt taktu signālu, es jums vienkārši pasaku, ka funkcijas nosaukums ir cmu apakšsvītra Celotsk enable, man liekas. Un tad mums ir jāuzraksta, kurš taktēšanas signāls, un pēc tam true vai false ir enable vai disable. Ar šo funkciju mēs varam gan ieslēgt, gan izslēgt. Un takt signāla nosaukums ir cmu apakšķītra cmu clock GPIO, un true nozīmē, ka mēs gribam viņu ieslēgt. Tātad šāda te rindiņa. Kā mēs to varam zināt? Teiksim, kopš dzimšanas jūs to nezināt, jums vajadzētu tad paskatīties kaut kādus viņu kodu piemērus ar šo lekciju, un tad jūs no šīs lekcijas uzzināt, ka funkcijas nosaukums tieši šāds. Tas vienkārši ir jāiemācās. Un katram ražotājiem ir cits tas nosaukums. Tāpēc es, piemēram, cenšos lietot vienkārši Silicon Labs čipus savos projektos, lai man nav jāmācās katra ražotāja, tur katras funkcijas nosaukums pie jauna. Tātad ar šo funkciju cmu clock enable
mēs ieslēdzam GPIO takta signālu, un ja mēs ar kontrolu klikti ieietu tajā funkcijā iekšā, viņa te diezgan gara ir uzrakstīta. Bet tāpat arī tas smooth clock GPIO, mēs varam uzlikt kontrolu klikti, un te ir rakstīts, kā viņam tiek izrēķināti tie biti, tur high frequency, peripheral clock, enable 0, GPIO shift, tur pabīdīts par bita pozīcijām un tā tālāk. Vārdu sakot, īsnībā šitas mums tāpat aprēķinātu to viens pabīdīts pa 13 bitiem. Vienkārši to visu Silicon Labs ir uzrakstījuši mūsu vietā. Un savukārt tas clock enable, viņš pastītos, ka tas ir GPIO clocks, viņš saprastu, ka tas atrodas tajā high frequency peripheral clock enable 0 reģistrā, un vienkārši to vērtību ierakstīt tajā reģistrā. Vienkārši tā funkcija ir drusciņ universālāk uzrakstīt, tāpēc drusciņ garāka priekš dažādiem klokiem, dažādiem takta signāliem, bet par laimi viņi to ir mūsu vietā uzrakstījuši, un mums tur baigi nav jāiedziļinās. Bet beigās šī funkcija īstenībā vienkārši uzseto to vienu bitiņu tajā vienā reģistrā. Ja? Un tāpēc joprojām var sastapt cilvēkus, kuri spītīgi pastāv pie sava, kā daudz optimālāks kods ir tad, ja es personīgi katru bitu katrā reģistrā uzstādu vai notīru. Tā ir taisnība. Iespējams, ka cilvēks var uzrakstīt drusciņ īsāku to kodu, bet vienkārši vai nav tā, ka mēs pavadām pusi savas dzīves meklējot tās bitu atrašanās vietas, nevis vienkārši paņemam gatavo funkciju, kas varbūt ir drusciņ garāk, bet aizņem 2 sekundes uzrakstīt. Un tāpēc iesaku vienkārši izmantot tās bibliotēkas, kas ir. Tātad ar šo mēs ieslēdzam takta signālu, un, lai mēs pateiktu, ka GPIO ir izeja un zemā vai augstā līmenī, mēs varam izmantot funkciju ar nosaukumu GPIO apakšsvītra, un te jūs redzat, visas funkcijas, kas attiec uz clock, sākas ar CMU apakšsvītra, un tad funkcijas nosaukums. Tas, kas attiec uz GPIO, ir GPIO apakšsvītra, un tad būs kaut kāds funkcijas nosaukums. Un es jums pateikšu priekšā, ja jūs šajā programmēšanas vidē nospiežat Control Space, iespējams, ka uz Apple datoriem tas ir Command Space. Tad tas Simplicity Studio ir uztaisīts tā, ka viņš jums rāda priekšā visas funkcijas, kuras ir piesaistītas projektam un kuras sākas ar GPIO apakšsvītru. Un īstenībā šī sarakstā, te ir arī vēl citi visādi tur define un tā tālāk, bet šī garajā sarakstā īstenībā jūs jau varat atrast un uzminēt, kura funkcija inicializē kājiņu par izeju. Un tātad, uzbrauksim tur uz sākumu. Tātad kaut kas ar debug nē, drive mode set nē, bet te ir tāds GPIO, pin mode set, un tas GPIO pin mode set ir tas, kurš uzstāda kādā režīmā kājiņai strādāt. Pirmais arguments ir ports, kurš ports, un viņi pierakstās sekojošā veidā GPIO port un GPIO port, un tad tas burtiņš port E, piemēram. Un, katra jauna lietiņa sākas ar lielo burtiņu, lai vieglāk izlasīt. Tad GPIO port E, tālāk, kurš pins mums bija? Gaismas diodītē ir pins numur 2, tāpēc ierakstu vienkārši divnieciņu, un tad kādā modē mēs gribam, lai viņš strādā, push pull, tātad GPIO mode push pull, un atkal es uzrakstīju tekstiņu līdz pusē, nospiedu Control Space, un šo man piedāvā, vai mēs gribam push pull vai push pull drive. Šobrīd push pull. Un es uzreiz varu pateikt īstenībā šajā pašā rindiņā, vai es gribu viņu augstu vai zemu. Es varu sākumā inicializēt uz 0, kad viņš būs off, un pēc tam vēlāk ieslēgt, varu uzreiz uzrakstīt viennieciņu, un tad viņš gan uzstādīs par izeju, gan arī uzstādīs augstā līmenī. Un tātad šis kodiņš, es viņu varu ar āmurīti vai ar Ctrl B sabildot. Es varu apskatīties, cik liels būs kods. Koda izmērs, mēs redzam, koda izmērs ir 2228 baiti. Iepriekšējais kods, kur mēs personīgi rakstījām tos bitiņus, viņš bija tikai 904 baiti. Šis jau ir, 2 reizes lielāks. Tātad šīs funkcijas, tāpēc, ka viņas ir universālākas, viņas ir drusciņ garākas. Ja? Bet no otras puses, ja mums ir liels processors ar lielu flash atmiņu, tad mums nav baigi jāiesprings par to, ka kodiņš aizņem drusciņ vairāk vietas. Un tad mēs šo sabildojām, tad es atkal atritinu vaļā GNU ARM
bla, 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 debug, uz tā hex failu uzspiež ar labo, uzspiež flash to device programmu, un te mēs varam pārliecināties, vai uz izstrādes rīka iedegās vai neiedegās tas LED numur 0. Un, lai pārbaudītu, ka tas nav vecais kods, nomainīšu uz strīnieku, lai ieslēdz otra lampiņa, atkal ar āmurīti vai Ctrl B. Sabildoju, šeit flash to device programmu, un es apskatos uz izstrādes rīku, ka otra gaismas diodīte ieslēdzās. Un tātad es zinu, ka šis kods strādā. Jūs varat arī pamēģināt, kas notiktu, ja jūs aizmirstu ieslēgt clock signālu, jums gaismas diodīte neieslēgtos, jo tas GPIO neatbildētu, vispār nestrādātu. Nu, lūk, tad šādā veidā mēs varam strādāt, un īstenībā, lai laboratorijas darbs nebūtu tik vienkārši, uzreiz iemācīsimies taisīt paši savas bibliotēkas sekojošā veidā. Tātad bibliotēka vienkāršākajā gadījumā ir vienkārši C un H failu pāris. H failā ir funkcijas, kas ir tajā bibliotēkā, un C failā ir viss tas funkciju kods, tā kā implementācija. Un uztaisīsim vienkārši priekš sevis tādu bibliotēku, lai nav tā, ka mums main kodā, mēs tagad darbinam gaismas diodītes, pēc tam mēs slēgsim UARTus iekšā, pēc tam timerus, lai viss nav vienā garā desā. Vislabākais veids, un vienkārši jūs paši ļoti daudz iegūsiet, ja jūs to sāksiet uzreiz darīt, ir katru funkcionalitāti likt savā bibliotēkā, savā C un H failā, un tikai izsaukt funkcijas. Un tad mēs to izdarīsim sekojošā veidā. Uz source foldera uzklikšķinam ar labo un izvēlamies new header file. Un uztaisīsim bibliotēku ar nosaukumu, piemēram, leds.h. Un šī bibliotēka tikai nodarbosies ar gaismas diožu konfigurāciju, ieslēgšanu un izslēgšanu. Tātad leds.h. Un uzspiežam finish. Un viņš mums uztaisīja leds.h failu. Un tagad ir ļoti svarīgi, lai bibliotēka tiktu iekļauta tikai vienu reizi un nerastos kaut kādas problēmas ar to, ka 20 reizes kaut kāda funkcija tiek radīta, tad visām header failiem visiem automātiski uzģenerēs šāds te kods, ja nav definēts, un tad bibliotēkas tur nosaukums caps lockā un punktu vietā ir apakšsvītras, tādi nodefinēt šādu lietiņu, un tad tas kodiņš, un tad endif. Un tādā veidā tiek panākts, ka katra bibliotēka tiek iekļauta tikai vienu reizi un nav kaut kādas problēmas ar multiple definitions un tā tālāk. Vienkārši labās programmēšanas vidēs tas automātiski tiek uzģenerēts un jums vienkārši nevajag aiztikt to. Un tad tajā pa vidu starp #define un endif jūs varat rakstīt savu kodu. Un tā pirmā lietiņa, ko mēs gribam uzrakstīt tādu funkciju, kura inicializē tos GPIO, tā, lai mums tas nav main kodā jāraksta. Un tātad funkcijas nosaukums būs void, tas nozīmē, ka funkcija neko neatgriež, viņa tikai izpilda un iziet ārā. Tāpēc void priekšā, tad funkcijas nosaukums vislabāk ir ieturēt tomēr to praksi, kādu jau Silicon Labs mums demonstrē, ka funkcijas nosaukuma sākums ir vienāds ar bibliotēkas nosaukuma sākumu. Lai nav tā, ka mums, piemēram, ir init LEDs, un pēc tam mums ir init tur GPIO, init UART, un tad mēs nesaprotam, kas tur notiek. Tātad, ja bibliotēkas nosaukums ir LEDs, tad sāksim ar vārdiem LEDs, apakšsvītra, un tad, piemēram, init. Void. Tātad mums argumenti nekādi nav, tāpēc void, funkcija neko neatgriež, tāpēc void, viņi vienkārši izpilda kaut kādas darbības un iziet ārā, tātad LEDs, init. Un jāievēro lielie mazie burti, šajā gadījumā, teiksim, nosaukums ir tāds. Un tad šo funkcijas nosaukumu mēs nokopējam, un mums jāuztaisa C fails, kurā būs kods, kurš actually tiek izpildīts. Jā, tātad uz source folderu nospiežam ar labo, izvēlamies new source file un nosauksim leds.c. Tātad source failam un header failam nosaukumi vienādi, atšķiras tikai C vai H galā. Uzspiežu finish. C failā mēs uzrakstam sākumā tikai vienu include, mēs rakstam #include, un mums ir jāiekļauj iekšā tas leds.h fails, lai sasaistītu tos funkciju nosaukums ar funkciju izpildījumiem. Tātad leds.h.
C failā mums ir tikai viens include, un tas ir leds.h. Un šeit mēs varam ielīmēt vārds vārdā, burts burtā to leds init funkciju, lai mēs nejauši nenokļūdamies tur ar lieliem maziem burtiem, un semikolu galā dzēšam ārā, figūru iekau vaļā, figūru iekau ciet, un šeit mēs rakstam to kodu, kurš mums inicializēs gaismas diodītes. Tātad, lai mums gaismas diodītes strādāt, mums vajag vienkārši ieslēgt GPIO kloku un uzstādīt konkrētos spinus par izejām un vai nu zemām vai augstām. Nu, tad tā arī rakstam. Nu, rakstīsim varbūt tās vienkārši small apakšķītra Clock enable. Kloka nosaukums ir small Clock apakšķītra GPIO un true. Turn on GPIO peripheral. Vēlams sākumā, kamēr jūs sākat programmēt, komentēt katru rindiņu. Un nākamais, ko mēs gribam izdarīt, ir inicializēt tās kājiņas. Nu, piemēram, pēc noklusējuma mēs gribam, lai gaismas diodītes ir izslēgts. Tātad output low GPIO pin mode set. Tātad mēs gribam uzstādīt, kādā režīmā viņam strādāt. Un tālāk ports, pins, mode un augsts vai zems. Un tagad tas, kā mēs varam rakstīt, ir GPIO port E2, GPIO mode push pull, un, teiksim, lai viņas pēc noklusējuma ir izslēgtas gaismas diodītes. Leds out low. Un otrai gaismas diodītei tad vienkārši nokopēsiet un ieliksiet port E, tur laikam 3 ir otra gaismas diodīte, bet es rakstīšu vienai, lai jums ir kaut kāds patstāvīgais darbs arī. Nu, lūk. Tagad, ja mēs to visu saglabājam, vienkārši pamēģinam sakompilēt, mēs saņemam šādas te kļūdas, ka mums ir undefined, undeclared funkcijas, small clock enable, GPIO, tāpēc, ka visas bibliotēkas, kuras mēs izmantojam C failā, mums ir jāinklūdo tajā H failā. Tas nozīmē, ka šī ten vietiņā, nu, un konkrēti pareizā vietā tas jāieliek, nelieciet ne pirms, ne pēc, bet tātad starp to hashtag define un endif mums ir jāieliek arī tie includes. Un mums H failā jāinklūdo visas tās bibliotēkas, kuras izmanto C fails. Tad rakstu hashtag include, un šeit mēs izmantojam GPIO.h, un šeit mēs rakstam include smu.h. Secībai nav nekādas nozīmes, jo kompilators vispirms iekļauj visus H failus, un viņi tā kā paralēli vienlaicīgi tur iedarbojās, un pēc tam tikai tos C failus izmanto, un tāpēc secībai nav nozīmes. Un tāpēc tie H faili ir izgudroti, lai secībai nebūtu nozīmes, viņš visus H failus noliek tā kā blakus. Un tagad, ja es mēģinu vēlreiz sabildot, tad kļūdu jau vairs nav, jo C failā kompilators skatās funkciju smu clock enable, un viņš atrod, ka H failā tas smu ir iekļauts, un tajā iekšā, ja es uzspiežu Ctrl klikt, tad te būs definēta tāda funkcija smu clock enable. Kaut kur šeit viņa būs, jā. Visā tajā garajā kodā, ko Silicon Labs priekš mums jau ir uzrakstījis. Un arī GPIO pin mode set, viņš atrod H failā ir iekļauts GPIO.h, un tajā tā funkcija ir definēta, un te viņš visu var sakompilēt, un viss forši strādā. Nu, lūk, un jums tad patstāvīgi ir jāpieraksta otra rindiņa, kas ieslēdz portu, gaismiņu numuru 2 tur inicializē. Bet uzreiz iemācīsimies vēl vienu lietu. Ja programmētājs cits, kurš piesēžas pie jūsu koda, ieraug GPIO portu E2, viņam nav ne jausmas, tas divnieciņš ir gaismas diodīte numur 0 vai gaismas diodīte numur 1. Viņš nezina. Un tāpēc programmēšanas valodā C, ja jūs rakstat kaut kādus projektus, ar kuriem strādā citi, tad šis skaitlis 2 saucas magic number, un magic number ir aizliegti. Visi skaitļi, visi porti, visi pini jums ir jādefinē ar smukākiem nosaukumiem sekojošā veidā. Tātad
tad vienkārši ir jāizmanto tas #define un nevis sport un pin 2, bet mums viņš ir jānosauc kaut kā smukāk, lai mēs saprastu, tas 2 ir pin ledus numur 0 vai ledus numur 1. Tāpēc mēs uzrakstīsim viņu sekojošā veidā #define, un tad mēs nosauksim led 0 apakšsvītra port, un tad mēs piešķirsim to nosaukumu GPO port #define led 0 apakšsvītra pin 2, un tad kodā mēs rakstam nevis GPO port bet led 0 port, šeit es iepeistoju, un nevis divnieciņš, bet led 0 pin. Un tad sanāk tā, kaut kur koda sākumā, teiksim, kaut kāds cits programmētājs piesēžas pie šī koda, tad koda sākumā uzreiz ir nodefinēts, uz kura porta, kura pina ir leds, un tālāk kodā tiek izmantots jau tas, kad tas programmētājs redz, ka šajā rindiņā tātad tiek inicializēts nevis uz dullo kaut kāds ports pins 2, bet led 0 ports un led 0 pin. Un tas preprocessors atrod led 0, kopiju peisto to GPO portu kompilācijas laikā, bet programmēšanas laikā mēs izmantojam smukus nosaukumus, ka neprofesionālim apsēžoties pie šī koda, uzreiz ir redzams, ka šī rindiņa inicializē led 0. Un tātad, lai inicializētu led 1, jūs uzrakstīsiet #define led 1 port, GPO port #define led 1 pin trīnieks, jo led 1 laikam ir uz 3. pina. Un tad uzrakstīsiet šo rindiņu, bet jūs rakstīsiet led 1 port un led 1 pin. Ja, un tādā veidā jūs uzrakstīsiet mukāku kodu, kuru cits cilvēks arī var pēc tam modificēt. Tātad kodā aizliegts lietot magic numbers, ir jāizmanto tādi nosaukumi, kurus trešā persona var atpazīt. Nu, lūk. Un savukārt main kodā visu šito mēs dzēšam ārā. Mēs main kodā rakstam #include. Īstenībā mēs varam dzēst ārā GPO un clock includes, bet mēs inkludējam savu bibliotēku leds.h, un šeit kodā mēs rakstam leds apakšsvītra init. Un īstenībā tas programmēšanas vidē es ierakstīju leds apakšsvītra, nospiedu Ctrl space, un viņš man jau piedāvāja to funkcijas nosaukumu. Un ar Ctrl klikt es varu uzspiest uz viņu virsū, apskatīties saturu, iziet atpakaļ ārā, un rekur main kodā man nav kaut kādi magical smooth clock enable vai GPO pin mode set, bet man ir smuka funkcija ar nosaukumu leds init, un trešā persona apsēžoties pie šī koda uzreiz saprot, ko šī rindiņa izdara. Un tad uzrakstīsim vēl 2 funkcijas. Mēs varētu uzrakstīt tā. Mēs varam, te ir drusciņ gaumas jautājums, kā kuram patīk rakstīt. Mēs varam uzrakstīt vai nu 4 funkcijas, viena ieslēdz gaismas diodu numur 0, otra izslēdz, trešā ieslēdz gaismas diodu numur 1, ceturtā izslēdz. Citiem patīk uzrakstīt vienkārši led set level, un tad pirmais arguments ir tur gaismas diodas numurs, un otrais ir on vai off. Tas ir tāds gaumas jautājums. Mēs varētu, varbūt trenējoties, uztaisīt funkciju ar argumentiem, lai to C valodu iemācītos, un uztaisīsim tādu funkciju void. Viņi neko neatgriež, bet viņi izpilda kaut kādu darbību. Void leds, un tad, piemēram, leds, un tad nosaukums varētu būt set, un tad 2 argumenti. Teiksim, gaismas diodas nosaukums, un tad on vai off. Un, lai būtu vēl interesantāk, tad uzreiz iemācīsties tādu jaunu konceptu, jo šīs nav vairs bērndārs un Arduino, šitais jau ir nopietna programmēšana, iemācīsieties jaunu konceptu ar nosaukumu typedef enum. Tātad mēs varētu rakstīt, kad led 0 ir 0, led 1 ir viennieciņš, un tad pateikt led set 1, tas būtu
LEDs numur 1 ieslēgts vai 1.0 būtu LED 1 izslēgts un tā tālāk, bet tas atkal ir nelasāms kods, lai kodu padarītu lasāmāku. Uzreiz izmantosim to, ko sauc typedef. Tātad mēs nodefinējam jaunu datu tipu. Īstenībā tas būs vienkārši cipars, bet vienkārši tam ciparam būs smukāks nosaukums. Tas būs nevis #define, bet tas būs typedefs, kas ir foršāka lieta. Typedef enum, figūra iekava vaļā, figūra iekava ciet, un mēs tad uzrakstīsim smukus nosaukums mūsu diodēm. Tātad nosauksim viņus par, piemēram, LED 0 un LED 1. Un visa tipa nosaukums būs, teiksim, LEDs, un tad LED name. Apakšsvītra T. Tipus nobeidz ar to apakšsvītra T. Un tagad arguments būs nevis, teiksim, integers, bet argumenta tips būs LEDs, LED name T. Tātad datu tips ir LEDs, LED name T, which LED, tātad kura diode, un tad, piemēram, otru typedef uztaisīsim uzreiz treniņam. Jā, tātad typedef enum LED off un LED on. Un šis būs, teiksim, LEDs apakšsvītra, LED, LED varbūt level, piemēram. Vai nu tas būs off, vai nu tas būs on, piemēram. Un apakšsvītra T. Typedefs parasti noslēdz ar apakšsvītra T galā. Tā var saprast, ka tas ir cilvēka veidots typedefs. Un nosaukums būs mainīgiem level. Ja nesapratāt visu, tas nekas, vienkārši sāksiet darīt un ar 5. bibliotēku, ko mēs izveidosim, jau pieliks. Vienkārši mēs piešķiram smukus nosaukumus gaismas diožu kārtas numuriem un līmenim on vai off. Tātad tas, ko mēs rakstīsim tajā main kodā, būs LEDs set. Mēs varētu nosaukt level. Teiksim, LEDs set level uzstādīt līmeni zemes vai on vai off un kurai diodei. Un tad šo ten lietiņu, LEDs set level, mēs nokopējam, un tagad šī C kodā mēs uzrakstīsim to implementāciju kodam. Figūra iekava vaļā, figūra iekava ciet. Sākumā viņš tas pasvītro sarkanu, vajag saglabāt to LEDs H failu, un tad visas indekseris refrešojās, un tad te mums sāk atpazīt to datu tipu. Un tālāk mums jāuzraksta funkcija, kurā paņem gaismas diodes numuru, gaismas diodes līmeni un uzstāda vai nu on vai off. Typedef enum tips ir integers, un mēs varam pierakstīt arī manuāli, kāda ir vērtība LED off. Enums pēc noklusējuma pirmajam skaitlītim piešķir, ka tas īstenībā ir vienāds ar 0, nākamajam piešķir, ka tas ir vienāds ar 1. Tas enumerators vienkārši nosaukumiem piešķir kārtas numurus sākot no 0. Pēc noklusējuma 0 ir 0, pirmais ir 1 un tā tālāk. Un līdz ar to LED 0 arī īstenībā ir 0. Un LED viennieciņš arī īstenībā ir viennieciņš. Es to pierakstu vienkārši, lai mēs uzreiz saprotam, bet kompilātors pēc noklusējuma jau viņus tādā veidā sanumurē. Un tā tad tas, ko mēs rakstam tajā LEDs set level, mums jāapskatās, par kuru gaismas diodi ir runa. Un 0. gaismas diode ir 0, un pirmā būs viennieciņš īstenībā. Un tad tas level 0 būs off, un viennieks būs on. If es uzrakstīšu if which LED vienāds ar LED 0. Ja 0. gaismas diodīte, tad darīt sekojošo. If level vienāds ar LED on, tad izmantosim funkciju GPIO.
pin out set. Pin out set uzstāda kājiņu augstā līmenī. LED 0 port, LED 0 pin. Tātad GPIO pin out set funkcija pieprasa divus argumentus, kurš ports un kurš pins. Un tā porta to pinu viņš uzstādīs augstā līmenī. Un savukārt else pierakstīšu vienkārši komentārā, lai saprotamāk, if level vienāds ar LED off, tas ir tas otrs gadījums, tad izpildīt funkciju GPIO pin out clear. Tātad ar pin out clear mēs notīram kājiņu, tā kā off. Un kuru mums vajag? Tātad LED 0 port, LED 0 pin. Lūk, un šādu te funkciju mēs esam vienu uzrakstījuši. Saglabājam visu. Tā kā mēs typedef enum ielikām H failā, tad šos jaunos datu tipus typedef enum LED 0, LED 1, LED off un LED on redzēs arī visi tie C faili un H faili, kuros mēs to LED.H iekļaujam. Līdz ar to tajā main.c kodā mēs varam uzreiz rakstīt arī LEDs set level, piemēram, LED 0, LED on. Un šādā veidā mēs uzrakstot, kompilators pirmā lieta, ko viņš dara, viņš apstāsta, ko nozīmē LED 0. LED 0 ar kontrolu kliku mēs uzspiežam nozīmē nullīti. Tātad viņš vienkārši, tas typedef enum dara gandrīz to pašu, ko hashtag define, vienkārši typedef enum kaut kā vairāk cenšas izmantot. Viņš skaitās tā kā elegantāks, smukāks, viņam datu tips ir integers, tātad, ja jūs tur ierakstīsiet kaut kādu tekstu, nejauši kļūdas pēc, tad viņš noķers to kā kompilācijas kļūdu un tā tālāk. Enumi tā kā vairāk tiek rekomendēti. Viņš vispirms to LED 0 aizvietos ar nullīti, tad LED on aizvietos ar viennieciņu, tad viņš izsauks jūsu funkciju. Jūsu funkcijā te būs īstenībā nullīti un te viennieciņš, un tad viņš salīdzinās nullīti ar nulli, ja tas ir true, ja tas ir vienāds, tad viņš ieies tālāk. Un ja level, tas arguments, tur viennieciņš vienāds ar viennieciņu, tad uzstādīs augstu, un ja tur būtu nullīte, tad viņš uzstādītu zemu līmeni. Un tad jūsu uzdevums ir papildināt šo kodu tā, smukajā un lasāmajā veidā, lai tad, ja es pasaku, which LED ir LED 1, viņš tad tam LED 1 tur uztaisītu out set vai out clear atkarībā no tā level līmeņa. Ja? Tad tas ir jūsu tāds uzdevumiņš. Tad tas jums ir jāiesniedz savā laboratorijas darbā, tātad jau 3 failu kodi. Main C, kas jums notiek iekšā, LEDs H un LEDs C kodiņš jums būs jāieliek savā laboratorijas darbā atskaitē. Un tagad, lai mēs varētu notestēt, ka mums tas kods strādā un ka tās gaismas diodītes mums, piemēram, mirkšķinās pareizi, mēs uztaisīsim šobrīd tādu pagaidu funkciju delay, void, delay, void, un viņā iekšā mēs vienkārši kaut kādu skaitītāju aizskaitīsim līdz 1,000,000. Mūsu mikrokontroleris darbojas ar frekvenci 14 miljoni instrukciju sekundē. Tad, ja mēs liekam viņam aizskaitīt līdz 14 miljoni, tad periods būs apmēram 1 sekunde. Tad mēs varētu vienkārši ieslēgt to gaismas diodīti, izsaukt to savu delay funkciju. Viņš vienu sekundi vienkārši neko nedarītu. Pēc tās sekundes mēs uzrakstīsim, lai viņš izslēdz gaismas diodīti, un atkal pagaidīsim 1 sekundi. Un tā mēs varam notestēt, ka mums tas kods pareizi izpildās uz development kita. Tātad delay funkcijā mēs uzrakstīsim sekojošo for uint32ti, bet priekšā mēs pierakstīsim, uzrakstīsim drusciņ labāk. Vienkārši jums pagaidām vienkārši man jāpaklaus un jāraksta sekojošā veidā volatile uint32ti.
Un volatile jāpieliek priekšā tāpēc, ka kompilatoriem ir tāda lieta kā optimizatori, un ja optimizators redz, ka kaut kāds kods īsti neko nedara, tad viņam ir tiesības to kodu izmest ārā. Un dažreiz tas ir nepatīkami, bet lielākoties viņš darbojas labāk nekā cilvēks, un tāpēc viņš ir laba lieta. Bet tagad uzrakstīsim for I vienāds ar 0, I mazāks par 14,000 miljoni I++. Un vienkārši tukšas figūra iekavas do nothing. Do nothing for 14 miljonu instructions vai arī clock cycles. Bet sekojoša lieta, tātad, kā jau mēs atceramies no assemblera, šis ir ARM, ir RISC procesors, un faktiski šis uzrakstītais translēsies uz sekojošo. Vispirms tiks izpildīts compare, kur I tiks salīdzināts ar 14 miljoniem, tā ir viena takts. Tālāk, ja viņš nav vienāds, tad tur būs kaut kāds branch instrukcija, kas slēgs nevis ārā, bet uz I++. Tad tā ir vēl viena takts, un I++ ir vēl viena takts, un pārlikšana uz koda sākumu ir vēl viena. Līdz ar to īstenībā šis kods, šī viena rindiņa aizņems nevis vienu takti, bet kaut kādas, piemēram, 7. Un tāpēc liksim viņam skaidīt nevis līdz 14 miljoniem, bet tikai līdz 2 miljoniem, jo katrs tas for cikliņš aizņems īstenībā kaut kādas, piemēram, 7, aptuveni 7 taktis, un tāpēc liksim viņam skaidīt tikai līdz 2 miljoniem. Un tad tas mans testa kods būs šāds. Tādu nolaidīsim. While true. Varbūt tās to LED set level es izgriežu no šejienes ārā un ielieku šeit. Tātad vispirms LED nulīti ieslēdzam, pēc tam delay, pēc tam LED set level, LED nulīte, LED off izslēdzam un atkal delay. Tā vēlreiz mēģināšu sakompilēt. Jā, tātad koda izmērs tagad mums ir. Es varu vienkārši apstīties 2,5 kilobaiti un ieflešosim viņu iekšā development kitā, paskatīsimies, vai kaut kas tur strādā vai nē. Uzspiežu ar labo, flash to device, programmu. Un uz manas izstrādes plates, tad gaismas diodītis šobrīd mirgo. Varbūt neprecīzi tur ar to 1 sekundi, bet viņa to dara, un līdz ar to jūs ar šo kodu pēc tam pierakstīsiet LED 1 on un LED 1 off, vēl nokopēsiet šo te otru reizi un pārbaudīsiet, ka jums arī otra gaismas diodīte ieslēdzas un izslēdzas. Ja? Tad tas ir jūsu kods. Un šajā nodarbībā tad jūs esat iemācījušies uztaisīt savu bibliotēku, LEDS H un LEDS C pāri. Tad, ka funkcijas ir jānosauc, jāsaka tādu nosaukumu, kāds ir bibliotēkas nosaukums, jo tad, ka jums būs 10 dažādas bibliotēkas, lai jums nesākās tur biezputrediktīga, teiksim, init funkcija, kurai bibliotēkai tā attiecas. Tad jūs iemācījāties enum izmantot. Enum ir rusiņš skaitistāks par #define, viņš labāk tur kompilatoriem patīk. Un arī, ka nedrīkst lietot magic numbers, port E un 2, bet vispirms jānodefinē kaut kāds smukāks nosaukums, jāpiešķir, un tas tikai jāizmanto. Labi, tad jūsu uzdevums ir uztaisīt bibliotēkas tādas, ka viņas gaismas diodes tā kā pievienot funkcionalitāti arī, ka var ieslēgt un izslēgt gaismas diodi numur 1.